laikam man jāsaka tie maģiskie vārdi, kad skolu jaunatnes ziemas festivāls ir atklāts. Skaļā valsī! Tas ir noticis šajā 2024. gadā. Mums jābūt ļoti priecīgiem par to, ka mēs spējam organizēt tādu pasākumu jauniešiem, kur viņi paši aktīvi var darboties, izpausties un ne tikai sēdēt pie televizoriem, pie mobilā telefona, taču tiešām tevi stiprināt gan garā, gan veselībā. Un tikai tās ir mūsu pasākuma arī mērķis, jau ne tikai, lai būtu sportiskās zvaigznes, taču lai caur kopā darbošanās gūtu prieku un reizē arī stiprinātu savu veselību. Lai šī sacensība un šāda kopā būšana jūs darītu jūsu dzīvi jēgpilnu un interesantu caur kopā darbošanos. Dāmas un kungi, paskatieties, principā neko nevar redzēt. Tādā ziņā, ka ir migla, bet ticiet man, sportisti augstākajā līmenī, augstākā klase šeit notiek. Ejam, skatāmies. Man ieliks televizorā. Man Latvijas skolu ziemas festivāla 2024 dalībniekiem būtu laikam divi galvenie novēlējumi. Pirmkārt, kā jau es teicu atklāšanā, es gribētu novēlēt, lai ik viens šodien aizbraucot mājās būtu fiziski patiešām varbūt kārtīgi noguris un pārguris justos, taču vienlaikus būtu ieguvuši šo emocionālo lādiņu turpināt fiziskas aktivitātes arī turpmāk. Un otra lieta noteikti būtu tā, ka mēs zinām, ka nemazums šo festivālam ir jau pietiekoši daudz gadu, un nemazums mums Latvijā zināmu top atlētu un sportistu un olimpiešu agrāk savulaik ir piedalījušies un savas sporta gaitas savā zināmā mērā sākuši tieši viens no posmiem bijis šis festivāls. Un tas, ko es vēlos novēlēt, lai pēc vairākiem gadiem mēs redzētu, kad iespējams arī kāds no mūsu nākotnes potenciālajiem olimpiešiem vai top sportistiem savus karjerus, savus pirmos soļus iespējams būtu sācis spērt tieši šajā pasākumā.
Jā, teikšu vēl netaisās iet prom no tās vietas, kur jūs esat šobrīd, jo tādēļ, ka